Un vēlos ar jums kopā lasīt no Filipiešu vēstules 4. nodaļas 19. un 20. pantu. Un mans Dievs pēc savas bagātības mēra Kristus Jēzus godībā piepildīs visas jūsu vajadzības. Dievam un mūsu Tēvam slava uz mūžu mūžiem. Āmen! Es pateicos Dievam par iespēju būt pie savējiem šeit Valmieras draudzē. Un ziniet, kā es to noskaidroju? Kad Ziedonis man nosauc par Andri, nevis par mācītāju vai kaut kādu vadītāju, bet par Andri. Tas nozīmē, ka esmu pie savējiem. Un tas man priecē. Un man priecē arī tas, ka mēs šodien esam šeit šī gada nogalē. Un līdz ar to es gribētu izteikt kādu frāzi pašā sākumā, uz kuru pēc tam mēs arī iesim. Šis ir īpašs labvēlības laiks. Dievs vēlas arī nākošā gadā mums sniegt īpašu kalpošanu kā labvēlības pierādījumu. Un līdz ar to ir labi, kad mūsu prāts ir atvērts, mūsu sirds ir atvērta kalpošanai un mūsu rokas un kājas ar kustās. Tad mēs varam piedzīvot šo Dieva labvēlības izpausmi kalpošanā gan personīgi, gan kā draudze kopumā. Šī vēlēšanās, atvērtība uz jaunām iespējām. Gadu mijā es parasti domāju par jaunām iespējām. Un ir labi, ka draudzēji, mūsu draudzēji šeit Valmierā, ir arī tāds gada plāns. Nebaidāties no vārda plāns. Saplānots gads, ko mēs vēlamies redzēt un sasniegt. Bieži vien ir tā, kad mēs domājam, tas nekad nenotiks. Sapņosim mazliet vairāk, mazliet tālāk. Skatīsimies, ko mēs varam iegūt. Es ticu, ka arī jaunais draudzes mācītājs ir arī tā kā jaunā gada sākums. Prasiet viņam, ko mēs mainām, ko mēs vēlamies sasniegt. Un ar to es gribētu jums teikt, ir arī dievišķā labvēlība, ir zināms finansiālais fonds piešķirts, pateicoties Dieva labvēlībai. Lietojiet to, aiciniet cilvēkus, aiciniet viņus uz tējas vakariem, aiciniet viņus uz kādu pasākumiem. Ir tāds kurs, kurš moderni saucās alfas kurs. Varbūt adventistiem vajadzētu organizēt omegas kursu, kā noslēguma kursu, bet cilvēki labāk nāk uz alfas kursu, lai viņš ir adventistu stilā un adventistu garā. Un es jums teikšu, ir labas sekmes. Mazliet šodien par to pastāstīšu, kā pirmie vēstneši jau pat šajā gadā, nākošajā gadā mēs turpināsim kristības, tieši pateicoties šiem pasākumiem. Vienreiz nedēļā, apmēram 2 stundas vakarā, pietiekoši laiks. Tikai liela uzdevuma uzreiz parādās saimniecēm, saimniekošanā, galdu uzklāšanā, viesu uzaicināšanā. Tur ir ko darīt. Jaunas iespējas, labvēlības laiks, un ar to mēs gribam arī noslēgt gadu ar šo domu un iesākt. Bet, lai viss šīs lietas sekmētos, ir jāatrisina viens nopietnis uzdevums. Un par šo uzdevumu es gribu runāt šodien. Ja jūs ieraugiet šādu zīmi, kāda patreiz parādīsies ekrāna, kas te ir domāts? Pirmās domas, kādas ir? Kas tas ir? Jā. Iedomājieties, ka tas ir Dieva sirdžu savienojums. Un jūs būsiet pareizi sapratuši. Jā. Divas sirdis veido vienu. Jā. Un es gribētu paplašināt, ne tikai attiecinot uz ģimeni, bet attiecinot uz Jēzu Kristu un draudzi. Un tad ir jocīgs salīdzinājums. Draudze un apkārtējie cilvēki veido kopēju vienu veselu. Un bieži vien ir tā, ka šodien ir lieli ienaidnieki, kaimiņi, apkārtējie cilvēki, varbūt mājas ļaudis, kļūst par vislabāko augstni, par vislabākiem draugiem, kuri uzklausa vēsti un sniedz to tālāk. Tieši par to mēs šodien runājam. Paskatīsimies par kristībām, kuras ir notikušas. Tā ir pagājušā gada noslēguma aina. Rīgas pirmā draudze parasti ir tradicija pēdējā piektdienas vakarā
tas ir gada nogalē organizēt kristības. Šogad arī tas tā bija. Iepriekšējās izskatās šādi. Un, protams, jūs pazīstiet šos te. Pazīstiet mūsu jauno biskāpu. Viņš tur aktīvi kalpo. Viņš vispār mums ir viens īsts Dieva bērns, kuram patīk darbs ar cilvēkiem, kuriem patīk kalpot. Mazliet pastāstīšu par šo biznesmeņu pāri. Es nezinu, ko viņi patreiz dara, jo sniega nav, jo viņi nodarbojas ar to sniega biznesu. Droši vien, kad rīkotās citas trases veido, kur var braukt lejā ar visādiem tādiem ratiņiem, vai ne? Sniega tad nav. Šis biznesa pāris man tika piespēlēts, ja piedāvāts no cita biznesa pāra. Saka, Andri, tu negribi viņiem padarboties? Mārtiņš un Kristīne. Atnāca Mārtiņš viens, un viņš saka, man te patīk, vai es nākošais varu savu sievu paņemt līdzi. Uz priekšu es saku, kur vēl labāk? Jā, abi sāk Bībeles izpēti. Bet es nezināju, kādās lamatās smiekāpes ar šādu atļauju. Nākošais ir klāt. Viņš saka, ziniet, mācītāji, mēs pārstaigājām dažādas draudzes, dažādas konfesijas. Ko jūs variet piedāvāt? Tādu, lai mēs šeit paliktu. Nosauciet tādas 3 piedāvājumus. Ieinteresējiet mūs, lai mēs pie jums varētu palikt. Biznesa valoda, vai ne? Produkts. Kādu produktu jūs ražojat? Un pēkšņi es saprotu, ka tagad ir grūti brīži. Es lūdzu Dievu gudrību. Dievs, dod man gudrību. Ko lai es atbildu? Un ziniet, nāk atbilde. Runā par drošību. Runā par piederību. Un runā par uzdevumu. Par pielietojumu. Un tagad es domāju, kā tas ir? Kur ir mūsu draudzē šī drošība? Kur ir mūsu draudzē šī piederība? Piederības apliecinājums? Un kur ir šis uzdevums? Ja jums tā 3 jautājumi, tas ir ļoti nozīmīgi, uz ko mums jāorientējas. Kas tad šeit ir īpašs? Un ziniet, kas ir īpašs? Drošība ir tāda, ka mēs bāzējamies uz vārdu Bībeli. Tas nekas, ka tā ir jaunā Bībele un maza izskatās. Un tas ir ļoti stabili. Ja mēs bāzējamies uz šo vārdu, Dievs vērtē mūsu zināšanas, mūsu izaugsmi un ar to rēķinās. Un tā mēs izglītojam sirdsapziņu, tā mēs pilnveidojamies un tā mēs augam. Vārds. Ir 3 kategorijas ļaužu, pa kuriem mums jāzina, bet tas nav šās dienas temats. Ir cilvēka kategorija, kura saka, baznīcas mācība. Dievs, baznīca, jeb draudze un Bībele. Ir cilvēki, kuri saka, Dievs, svētais gars un Bībele un cilvēks aiz. Un tur arī Bībele pēc tam. Un ir cilvēki, kuri saka, Dievs, Bībele un es. Kurā kategorijā esam mēs? Drošība. 7. dienas adventists tic, ka Dievs uzrunā cilvēku arī caur Bībeli. Un tas nozīmē, ka šīs Bībeles ir pats cilvēks. Un tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Nākošais ir komunikācija, kuram vairāk, kā mums ir šī vēsts, par ko? Kā uzrunāt Dievu un saņemt atbildes. Un ja es jums pieminēšu vienu atslēgas vārdu svētnīca, tad man vairāk nav jāskaidro, par ko te jārunā. Jārunā par īpašām attiecībām. Nu, pat mums bija aizlūkšana, kurā atkal gribētu teikt, mūsu jaunais biskāps liels speciālists un piedalās komandā lūkšanās. Cilvēki ir atnākuši, ir vajadzīgas aizlūkšanas. Ko viņi meklē? Baznīcā. Mācītāju priesteri. Priesteris, kuram izsūdzēt grēkus. Ko jūs sakiet? Ir tāds Bībelē? Ir? Ir ārkārtīgi liels pārsteigums, kad
to aizlūdzēji, tu uzaicini, vai varētu mēs viens par otru aizlūgt, tev būs par mani jāaizlūdz. Kā? Mācītāji, ko jūs sakiet? Es vispār neprotu Dievu lūgt. Un kas tagad jāapgūst? Lūkšana. Tev jāaizlūdz par mani, man jāaizlūdz par tevi. Tā ir pareiza sistēma pēc Bībeles. Aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedināti. Mācītāja uzdevums ir organizēt šādu veidu komandu. Un, ziniet, ļoti veiksmīgi darbojās. Motivācija, aizlūkšana. Lai katrs no mums kļūstam par priesteriem, un tad dodamies pie augstā priestera. Šeit ir ļoti, ļoti liels lauciņš 7. dienas adventas draudzē, kur attīstīties, ko lietot un praktiski pielietot. Un, ziniet, ja tā sistēma aizies šeit Valmierā, jums stāvēs rinda tur no tā krustojuma šeit. Tie nav pravietiskie vārdi, tie ir reāli vārdi, kuri darbojās. Ir vajadzības. Sākot ar vienu, tas pastāsta nākošam, vēl pastāsta nākošam un vēl nākošam, un lietas aiziet. Trešais ir šīs pielietojums. Kāds uzdevums ir mūsu draudzei? Uzdevums ir pastāstīt, kā gatavoties Kristus otrajai atnākšanai. Adventes laiks ir tagad. Protams, Jēzum bija jāienāk kā bērnam šai pasaulē, bet viņš nāks otrais. Un tas pirmais atnākšanas laiks runā par to, ka daudzi bija nesagatavoti šai atnākšanai. Un kā ar otru atnākšanu? Runāt ar runā. Lūk, mūsu uzdevums ir noskaidrot, ko nozīmē sagaidīt. Es varu uzdot jums eksāmenu ieskrējienā, ko nozīmē sagaidīt, ko nozīmē gaidīt. 4 uzdevumi, kurus pats Jēzus mums atstāja uz zemes dzīves laikā, kas ir jādara. Es neko jaunu nestāstu, es stāstu tikai to, kas ir Bībelē. Daudz maz zinām, kurā vietā jālasa par viņu atnākšanu. Nu, tas sāksim tā, vecā derībā, jaunā derībā. Kur? Ja pa svētnīcu ļoti izteikti bija vecā derībā un tad jaunās derības turpinājums, tad kur par gaidīšanu jālasa ir ļoti izteikti? Jaunā derībā. Un kurās nodaļās īpaši? Tur, kur mēs runājam kā adventisti par laikazīmēm, par briesmām, kuras jāgaida, un sausiņu kā jāgatavo. Paskatieties uz to evaņģēlija vēsti, kura ir jāizplata, lai ātrāk uzzinātu par viņu nākšanu. Un tad tur ir arī piedāvājums, ko nozīmē gaidīt. 24. nodaļas noslēgums un visa 25. nodaļa. Mateja 25. nodaļa runā par lietām, kuras mums jāveic gaidot. Tā nav ķecerība, es runāju kā adventists patreiz. Atceroties šo plānu, par kuru runā pats Jēzus Kristus, gaidīt. Neteikšu priekšā, ieinteresēšu un atstāšu. 4 pamatu uzdevumi. Tad, kad šie brīnišķīgie cilvēki dzirdēja to vēstījumu, ziniet, ko teica tā Kristīne? Mums patīk, mēs šeit paliksim. Ir pagāja gads, viņi tika kristīti, un nu ir pagājis 2. gads jau, 2. Un es nu pat biju viņu mājās, un ziniet, ko es ieraudzīju tur viņu mājās? Vēl vienu jaunu biznesmeņu pāri. Un viena no tām kundzēm, es gribu ieinteresēt, darbojas Kristīgajā radio kā vienas programmas vadītāja. Viņi turpina darboties, vēstīja. Viņi mācās. Viņi grib aktīvi būt. Dievs viņus ir uzrunājis. Un tad ir rezultāti. Tas ir vakardienas stāsts. Nav vēl tās bildītas noformētas, vēl ir diezgan tumšas, jā, vajag viņas tā. Datoru programmu atjaunot, tas viss ir iespējams, nepaspēju. Es vajag cepti pīrāgi, tāpēc viņi tādi. Tas notika vakarā. Stāsts par katru atsevišķi. Bet interesanti ir tas, ka šajās kristībās ir 2 pārstāvi no Lietuvas, no Biržai. Mums tur seminārs notiek. Protams, jūs droši vien neuzminēsiet, kuri ir, bet varbūt kāds ir gājuši, viņš var pateikt, ka tie 2 tur ir lietuvieši. Laikam jau nekā, bet 2 mums ir.
viens jauneklis un viena padzīvojas kundze. Jā. Kuri grūti atpazīt, viņi izskatās gados vairāk nekā viņi ir savā neparastā ietērpā. To jau var atšķirt. Un tas zēns, kurš pēc auguma mazliet tāds, salīdzinoši nav tik garš kā tas vietējais. Tie ir viņi. Brīnišķīgi pasākumi, brīnišķīgi notikumi. Atvērti cilvēki. Tas ir labs sākums arī tur. Dievs uzrunā cilvēkus. Viņi vēlas mainīties. Tad mums ir skolotāji, tur mums sociālie darbinieki ir. Labs materiāls, kurš var turpināt kalpošanu. Un, protams, viņi ir priecīgi pēc kristībām. Tas ir svaigi, nu pat. Tas notiek. Bet šās dienas stāsts, kā redziet, ir stāsts par jauno Jēzus ģimeni. Es sastapos vakarā ar interesantu jēdzienu, un es jums to tūlīt pateikšu, ilsot šo te motīvu. Un viņš tiem atbildēja un sacīja, kam tad viņš atbildēja tiem cilvēkiem, kas sauca viņu Jēzu ārā no kalpošanas pie saviem tuviniekiem. Tur māte, tuvinieki viņu sauc, lai pārtrauc kalpošanu un dodas atpūtā. Ja uzskatīja, ka Jēzus ir palicis bez prāta, tad viņš ēd, viņš atpūšās un pārāk daudz runā. Un lūk, Jēzus atbild. Kas ir mana māte un mani brāļi? Un viņš apkārt uzlūkoja tos, kas ap viņiem sēdēja un saka, redzi, mana māte un mani brāļi. Un kas Dieva prātu dara, tas ir mans brālis, mana māsa un mana māte. Ir pietiekoši daudz cilvēku, kuri uzskata, ka ļoti savādi ir, ja ne asins radinieku tu nosauc par brāli vai māsu. Un vakarā man jautāja, kur ir rakstīts, kad es tev drīkstu saukt par brāli? Šeit ir rakstīts. Tas ir pamatojums. Saka, tie, kas dara debesu Tēva prātu, tie ir mūsu brāļi un māte un māsa. Un kurš tad mums ir tēvs? Visuma valdnieks ir un paliek mūsu tēvs. Visi, kas ticībā pieņem Kristu, tiek savienot ar viņu daudz ciešākās saitēs nekā tās saista radniecība. Tie ir viens ar Kristu, kā Kristus ir viens ar Tēvu. Tās divas sirdis, tā ir tā vienotība. Viņas savienojas daudz ciešākās saitēs. Tā ir jaunā radniecība. Tā ir jāizjūt. Par to ir jāzina. Tā ir saistoša. Tad mēs vairs nejūtamies kā vientuļnieki, tad mēs jūtamies kā Dieva bērni un kalpotāji. Un ne tikai kalpotāji, bet apsolījuma mantinieki. Viens pārbaudas jautājums, drīkst uzdot. Starp citu, kad mēs sludinājam Dieva valstību, jaunas debesis un jaunu zemi. Sakiet, kas mums tur saista? Kas tur ir galvenais? Kāpēc mums ir vajadzīgs debesu valstība? Kāpēc ir vajadzīga šī nākotne? Kāda ir atbilde? Ļoti labi. Es to arī gaidīju. Ne tāpēc, ka tur ir zelta ielas, ne tāpēc, ka mūžīgi mūžam dzīvojam, bet tāpēc, ka tur ir šī Jēzus redzamā klātbūtne. Lielākais mantojums ir atrasties Jēzus klātbūtnē, šī mīlestības avota klātbūtnē. Un arī tas ir tas, ko mēs varam novēlēt nākošajā gadā, būt viņa klātbūtnē un baudīt viņa mīlestību. Bet baudot viņa mīlestību vairs nav tik vienkārši. Rodas jautājumi. Vispirms mainās mūsu tradīcijas. Ir iedzimtās tradīcijas, mēs sakam, Bībele saka, tās dažkārt ir aplams. Jūs ziniet, kāpēc nevar sadzīvot ģimenē vīrs un sieva bieži ar bērniem? Parādās bērni. Kāpēc? Tāpēc, ka dažādas tradīcijas ir, dažādas pieredze, dažādas, varētu teikt, redzējums un plānojums. Neiet viņi kopā. Un viens sāk otru audzināt. Sākumā varbūt tā
Maigāk, pēc tam rupji, pēc tam pavisam rupji. Un kas izveidojās? Pretestība. Parādās riebums, un tas viens par otru saka, man viņš riepj. Un vispār vairāk variantu nav. Veidojas ģimenē 2 ienaidnieki, kuri gatavi nogalināt. Nu, pat es sastopos ar interesantu variantu, tas man sāk patikt. Kāds ārstu pāris, neadventisti, ir arī bērni, nespēja vairs sadzīvot. Dzīvo atsevišķi un nolem šķirties. Pie advokāta sakārto. Ziniet, mēneša laikā viss kārtībā atšķirti. Bet turpina dzīvot vienā mājā. Un ziniet, kas pēkšņi notiek? Viņi saka, mēs nesaprotam, kaut kā jauna kvalitāte sākās. Mēs sākam viens otru saprast, mums ir par ko runāt. Patreiz atrodas izbraukumā, ārpus valsts, visa ģimene. Viņiem patīk, veicās. Tas bija kaut kāds pagrūdiens, kurš ļāva paskatīties uz sevi no malas. Ar citām acīm, ar citu komunikāciju, varētu teikt, ar citu saskarsmi. Sāksim ar to, kad vislielākie ienaidnieki, kur jāmeklē? Pašu mājās. Es to jums stāstu iziet no tā sākuma teksta, ko es lasīju. Tur, jā, sāksim ar mājām pārskatīt, bet tur kāds nav paslēpies. Un tad jāgriežas pie šī labvēļa, pie mūsu glābēja, kas nomaina to programmu no aplamās uz to pieņemamo. Un tad ir cerība. Tad ir ticība un cerība, ka nākošais gads pavisam citādi veicās. Bet nu būs palīgi materiāls. 7. dienas adventistiem ir jāiztur ļoti liels eksāmens nākošajā gadā. Un kāds eksāmens? Jāiemācās mīlēt kādus cilvēkus? Ienaidniekus. Kas ir mūsu ienaidnieki? Kā mēs viņus definēsim? Kas ir ienaidnieki? Es pat nezinu, kas ir ienaidnieki. Jūs ziniet? Es nezinu. Godīgi sakot, man nav ienaidnieku. Es dzīvoju bez ienaidniekiem, bet, atsimredzot, viņi ir kaut kur paslēpušies, parādīsies. Ja jau eksāmens, tad eksāmens. Kas ir ienaidnieki? Ziniet, es jums pateikšu, padomju laikā es dienēju armijā, aviācijā 2,5 gadus. Un tur bija tādas iznīcinošās lidmašīnas, tur tie briesmīgie skrējēji, kas tur lielu troksni taisīja, tas reaktīvās. Tad, kad viņas atradās valsts uzdevumā, viņas sauca par miera baložiem. Tad, kad viņi ielidoja citas valsts teritorijā, ziniet, kā viņas tur sauc? Par maitas putniem. Un tad saprot, kas tad īsti ir tas par tādu agregātu, par tādu verķi, ja? Kas pa gaisu skrien lielu troksni taisa. Kā viņš kalpo? Kas ir ienaidnieki? Kā viņi kalpo? Es zinu vienu ienaidnieku, un ziniet, kā viņu sauc? Reizēm viņš ļoti labi izplatās. Kā sauc? Kāds no jums lasa grāmatiņu Ceļš pie Kristus? Es šodien esmu ļoti vienkārši un elementārs. Pieminu tādas lietas, kuras mēs visi zinām. Maza grāmatiņa, jā? Parasti iepazīstamies ar cilvēkiem, tie padzīvošie mācītāji saka, iedodiet to grāmatiņu Ceļš pie Kristus, laikmet ilgas, jā? Šajā grāmatiņā ir nosaukt vislielākie grēki, kuri Dievam riebies visvairāk. Kādi viņi ir? Nesiet lasījuši nekādu? Es esmu praktiķis šodien, patreiz praktiķis. Neko tādu nestāstu, nekā nefilosofēju. Grēks pēc būtības. Numur 1, kāds ir? Es tur runāju, bet es nemaz nedzirdu. Kā? Vai es drīkstu jums aiznest viņu?
Viņš ir pieskrūvēts. Jums ir veicies, es jūs nedzirdu, jūs mani dzirdiet. Un tas arī reizēm tas ir ļoti labi. To sauc par lepnību. Es šeit neko nefilosofēju, tas ir grāmatā atrodams. Un nākošais ir alkatība. Vispār tās rokas interesanti izveidotas, ja? Viņas locās uz kuru pusi. Interesanti, ne? Tā arī ir. Es gribētu runāt par egoismu negatīvā formā, kā vienu no ienaidnieku izpausmēm. Es uzkāpšu, es. No kurienes tas nāk tā es reliģija? No tā pirmā avota, jā. Mīlestībai ir izcelsmes avots, un arī alkatībai, lepnībai ir izcelsmes avots. To sauc par es reliģijas avotu. Bet te arī viens es, un tas neatiecās uz šo, tas attiecās uz mīlošo es. Es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Ka jūs topat sava debesu tēva bērni. Nepārprotami? Lai es kļūtu par debesu tēva bērnu, kas man jādara? Jāmīl ienaidnieki un jālūdz par tiem, kas mani vajā. Tie paša kunga Jēzus Kristus vārdi. Ka jūs topat debesu tēva bērni, jo viņš liek saulei uzlēkt par ļauniem un labiem, un liek lietumlīt par taisniem un netaisniem. Ja būtu ziema, es šo tekstu nevarētu lietot, bet par cik mēs dzīvojam tādā laikā, kad ir lietas pazīstams un taisnie un netaisnie, īstais laiks šajā gada nogalē šo tekstu aplūkot. Kad es lasu šo tekstu, es sāku vienreiz par to nopietni domāt un meklēt atbildes, kas īsti slēpjās aiz šī te piedāvājuma un, var teikt, aiz šīs te cīņas. Un šis ir tas brīdis, kad mēs to uzzināsim. Mīlestība ir un mīlestība nav. Mīlestība ir lēnprātīga un nav greizsirdīga. Mīlestība ir laipna un nav nepieklājīga. Mīlestība ir iecietīga un nav dusmīga. Mīlestība ir uzticīga un nav egoistiskā. Mīlestība ir ilgstoša un nav aprobežota. Tas ir tā, lai labāk varētu salīdzināt, kas ir kas. Un tad ir ļoti interesanti. Tā Vēstules sacījuma mīlestība agapē ir domas, rīcība un jūtas. Ir vēl mīlestības forma, kuru ļoti labi pazīst. Visi. Jūtas, domas un rīcība. It kā blakus un tomēr nē. Es varētu pajautāt, par cik mēs šodien pieminām debesu ģimeni. Atkārtosim, un kaut kur paralēli mums notiek tas saucamais ģimenes seminārs ģimenes līderiem mūsu Latvijas valstī, tieši adventistu vidē. Es gribētu pajautāt vīriem, 3 pamatu uzdevumi, kādi ir attiecībā ģimenē. Es gribētu tālāk viņus īstenot draudzē. Tā ir lielā ģimene. Kādi pamatu uzdevumi ir? Uzņemties atbildību par to, ko tu dari. Uzņemties aizsardzību par visu, kas ap tevi notiek. Jā. Un 3. ir uzņemties aprūpi, lai visa kā pietiek. Sākot ar ģimeni, turpinājot ar draudzi un tālāk ejot sabiedrībā, valstiskā līmenī. Runājot par sievieti, 3 pamatu uzdevumi. Es tagad runāju iziet no Bībeles, nevis no kādas grāmatas.
Kāds bija pirmais? Es ienācu šeit tieši, šajā lauciņā. Rūpēties par emocijām, lai tās būtu pozitīvas. Te parādās emocijas kaut kur. Jūtas. Vārdiņš jūtas nozīmē arī emocijas. Tātad, es kaut ko jūtu un aiziet. Un rīkojos kā pērkons, kā zibens varbūt. Un vīrietim jāgaida, kad tas pērkons norimsies, kad atkal būs saulīte. Tad ir tie ģimenes uzdevumi. Rūpes par ģimeni, par bērniem, vai ne? Un tad iet runa par saimniekošanu. Par iekšējo saimniekošanu, jā. Tas ir Bībeles uzstādījums. Es šeit gribētu ieskatīties tāpēc, ka šeit jāpaskatās uz to, ka, lai mīlētu ienaidniekus, ir daudz jādomā, kā to veikt. Šeit ar emocijām, ar tradīcijām, ar pieredzi nesanāks. Un tas, ko mēs runājam, tā var būt pa vienu ausi iekšā un pa otru ārā, un tas eksāmenis paliek neizturēts. Tā kā mēs teicām, ja šīs lietas nesanāk, mēs nekļūstam par Dieva bērniem īstiem. Mēs paliekam teorijas līmenī. Domas, rīcība, jūtas. Nu tad ejam iekšā. Mīlestība, domas, rīcība, jūtas. Ir tādi vairāki soļi. Pieņemam lēmumu, lūdzam un gaidām jaunradi, rīkojamies, piedāvājam palīdzību, mācāmies skatīties ar Jēzus acīm, sagādājam prieku un galvenais – neatkarību. Pirmais – pieņemam lēmumu. Mierīgi izturēšos pret kaimiņiem. Vārds kaimiņi nozīmē par tuvāko, kas man blakus tur atrodas, mierīgi. Ja jums mājās neviena nav, ziniet, kas tur mājās varētu būt vēl bez. Bieži vien tie, kas dzīvo viena, viņiem sunīts vai kaķīts mājās. Mums arī vienā no pagājušajiem gadiem bija viena jaunkristītā, un viņai bija grūti sadzīvot sabiedrībā, kolektīvā, un mēs lūdzām Dievu. Un, ziniet, Dievs viņai uzdāvāja tādu kaķēnu, kas viņu audzināja. Nu, tāds īstais. Ja nesamīlē, tad kož uzreiz, skrāpējas. Neļauj naktī gulēt. Un ir pat viels raksts vienā no man žurnāliem rādījies, ar visu viņas portretu, kur viņa par to kaķēnu apraksta, kā viņš viņu audzina. Jā, variet sākt arī ar to ienaidnieku, kas ir kaķa izskatā, ja nav vairāk neviena riņķī. Vai kāds cits. Tā kā nav obligāti jāmeklē kaimiņi, tas kaimiņš ir tas tuvākais, kas mums tur ir. Kas jādara vispirms iepriekš? Šodien es būšu mierīga. Šodien es būšu mierīgs. Neraugoties, ko viņš tur sastrādā. Nākošais solis – lūgt un gaidīt jaunradi. Tas man ir pārsteidzošs šāds secinājums. Ja mēs sakām, kad jālūdz, tad es domāju, par ko tad jālūdz parasti? Lai Dievs izmaina to kaimiņu, to un to. Bet izrādās, kad ir jālūdz mazliet kaut kā savādāk. Un kā jālūdz? Lai Dievs izmaina mani. Kad jūs aiziet uz ģimenēm, kuriem problēmas, parasti ko mēs kādu stāstu dzirdam? Tas nelietis, tā neliete. Man viens stāsts mums tomēr jāizstāsta. Tas ir no dzīves. Tas kādu var iedvesmot. Pie manis tur Rīgā baznīcā 12. atnāk padzīvojusi kundze, kur ir bankas augstskolas pasniedzēja. Sašutusi, nervoza, histeriska. Nav jēga vairs šeit pasaulē dzīvot. Nu, kas tad noticies? Nu kā? 20 gadus bija laulībā, un vīrs man pameta. Katru rītu cēlos, baroju, viņu tur pieskatīju, visu darīju, un šis nelietis mani pameta. Un apprecējās ar 20 gadus jaunāku. Un tas vēl nav viss, baznīcā viņus salauzāja. Es saku, nu tad vairs nav jēga šajā pasaulē dzīvot. Es negribu ne tādu baznīcu vairs redzēt, ne tādu kristietību.
ne tos vīriešus vispār. Bet pie kā viņa atnākusi? Pie mācītāja. Viņa saka, mācītājs nav vīrietis. Man liekas, pārpratums, vai ne? Un tā sākās mūsu sadarbība. Līdz pienāca brīdis, kad es dzirdēju lūkšanā, ka viņa teica, interesanti lūkšana. Dievs piedod man, kad es tā izturos pret vīriešiem savu bijušo vīru. Un tagad svētīdams svēti viņu tajās viņa meklējumos un ceļos, lai tava griba un tava mīlestība viņu pavada. Es domāju, jā, te kaut kas ir noticis. Un arī bija noticis. Tas ļaunums tika uzvarēts, un tā labestība sāka darboties. Un ziniet, kāda rezultāti tā pārsvienot pāri. Šodien viņa ir apprecējusies ar miljonāri. Patreiz atrodas ārzemēs. Pabeigusi doktorantūru, iegūsi grādu, turpina bankas augstskolā kā pasniedzēja. Un tad viņa dzīvo Rīgā, un tad viņa dzīvo ārzemēs pēc savas izvēles. Brauc pa visu pasauli. Un kā jums šķiet, viņa bieži man kreņķējas un sūdzas par bijušo vīru? Viņa sen jau to ir aizmirsusi, to krīzi. Pienāca brīdis, kad viņa sāka lūgt. Par ko? Lai Dievs izmaina viņas dzīvi un attieksmi pret tām situācijām, pret to vidi, pret tiem kaimiņiem, pret to tuvo cilvēku, kurš viņu kaitina un kurš ir kļuvis par viņas ienaidnieku. Kā jūs sapratāt, mēs pat neesam nodefinējuši, kas ir ienaidnieks. Un atcīmredzot, mums būs katram sava definīcija tajā brīdī, kad mēs esam ienaidnieki jau parakstījušies. Nākošais solis. Lēmums un rīcība. Šovakar iešu pie kaimiņa, ja arī man tas nepatiktu. Citiem vārdiem, es esmu gatavs izdarīt kaut ko tādu, kas man nemaz nepatīk. Vai tas būtu vēlams vecgada vakarā pie kāda aiziet, kurš man nepatīk? Ja mēs savācam labākos draugus, un tad mums visi patīkami, pamēģiniet norganizēt kaut ko tādu, ar tādu, kas šodien pat liekas savādi. Izdariet kaut ko tādu dīvainu, un tad man atsūtiet kādu ziņojumu, kā tas ir noticis, kā tas ir veicies. Kā šī jaunā programma darbojās, šis eksāmenis, kā tiek īstenots. Jā, tas arī nepatiktu. Kādreiz kaut ko tādu darām, kas nepatīk. Te nu ir stāsts bērniem, kuri es neredzu daudz, pa vienam ir. Tad, kad jums ir tagad brīvlaiks un būs jāiet atkal skolā, tad kādus mājas darbus jūs pildiet vispirms? Tos, kas patīk, vai tos, kas nepatīk? Kurus vispirms? Protams, es nedzirdu atbildi, man te ir liels fons. Kurš tā dara? Viens man atbildēja ļoti pareizi, vai tas ir profesionāls, kāds viņam iestāstīja, viņš pats to zināja. Bet es jums pateikšu interesanti. Ja tiek pildīti tie uzdevumi, kuri ir nepatīkami, tad parasti atrodas laiks, brīvais laiks. Ja pilda tos uzdevumus, kuri patīk, un tie, kurus nepatīk, atstāj uz noslēgumu, parasti laiks pietrūkst. Un ja mums nav laika dzīvē, tad pārskatām savus plānus nākošā gadā un darbojamies vispirms ar tiem uzdevumiem, kuri mēs zinām, tie jāizteno, bet kuri tiek ar vienu atlikti visā gada laikā, līdz gada pēdējai dienai. Tātad sākam ar to, kas nepatīk. Tas ir tāds plašāks stāsts, bet viņš sākās šeit. Es kaut ko daru tādu, kurš Dievam patīk, bet man vēl nepatīk. Stāsts var būt ļoti plašs. Bet tas ir tieši šajā te cīņas procesā. Un tālāk. Es piedāvāšu savu palīdzību. Pievērsīšu uzmanību kam? Nevis problēmai, bet cilvēkam. Es tagad vīriešiem kaut ko labi izstāstīšu. Tu aizej mājās, izsalcis, noguris. Tevi sagaida mīloša sieviņa.
ar piededzinātu katlu. Ošs. Kāds tu esi? Tu ieraugi ienaidnieku tur mājās. Nevis labvēli, kurš tev smaida. Un tu sāc viņu ārstēt, tu sāc viņu mācīt. Un ko tu sāc mācīt? Un te ir tas moments. Uzdot jautājumu, kāpēc tas tā varēja notikt? Kur ir problēma? Kāpēc tas katlis ir piededzis? Nevis kurš ir vainīgais, bet kā šo problēmu risināt? Kas to izraisa? Bieži vien, kad man uzdod jautājumus, ļoti interesants un āķīgus, es necenšos atbildēt uz šo jautājumu, bet es uzdodu jautājumu, kas izraisa šo jautājumu. Mēģinu saprast, kas ir aiz šī jautājuma. Un ja tas tiek atšifrēts, tad tā atbilde ir pareiza. Un ja pie tā tu neesi nonācis, tad tu vari atbildēt, ko tu gribi, un nekā nebūs pareiza. Tas pats ir šeit. Pievērs uzmanību cilvēkam, viņa vajadzībām, nevis to, kas tur ir nostrādāts un nodarīts, kas tev tur nepatīk. Kāpēc viņš tāds ir? Varbūt nervos, nesavaldīgs, varbūt rupšs, varbūt slings un neizdarīgs. Kas to visu izraisa? Varbūt neticīgs, kurš saka, ej prom, man nevajag ne dieva, nekā. Jūs ziniet, šo lielo traģēdiju gadā 54 bojāgājušie Rīgā, tas varbūt Valmiera mazāk skāra, bet varbūt arī skāra. Bija arī adventistu draudzes pārstāvi tur. Attieksme bija dažāda. Viens no mācītājiem piedāvāja grāmatiņu kādu labu. Viņš saka, un tu vēl šajā situācijā uzbāzies ar šādu grāmatu? Eksplozija. Es ar tādu stāstu zinu. Kur ir problēma? Ievainojumā, sāpēs, nesaprastā piedāvājumā. Tu pievērs uzmanību, bet tu neesi sapratis šo dīvaino rīcību. Mēģini saprast šo dīvaino rīcību. Kā šitie mazie viens otru saprotās. Pat kristīgā radio raidījums, kad braucu šeit no Rīgas, bija interesants, ka tie mazie bērni visi ir orientēti uz Dievu. Viņiem nav jāiemāc ticēt Dievam. Tikai tie cilvēki, viņas tā kā no Dieva atrauj viņu tā dzīves laikā. Bet ja viņam dabīgā veidā atļaut turpināt, viņi būtu gatavi kontaktēties ar Dievu. Šajā gadījumā mēģināšu saprast viņa dīvaino rīcību. Kāpēc viņš tā uzvedās? Kāpēc viņš atraida to piedāvājumu? Kāpēc viņš tā dara? Un tur ir vajadzīga Dieva gudrība. Un atkal es lūdzu Dievu, lai es saprastu. Citādi raudzīties ar Jēzus acīm nesanāks. Ko viņš te redz? Kā viņš to saprot? Stāsts no dzīves. Kāda jauna meitene neapmeklēja baznīcu. Es biju mācītājs iesākumā, tas notika Lūksnē. Un es nolēmu pēc dievkalpojumu viņu apciemot, lai kārtīgu mācību viņu iedot. Disciplinēt. Bet es lūdzu Dievu, lai viņš man dod gudrību. Un ziniet, kad es tur atnācu, tad mans sacerējums un mans plāns nekur nederēja. Mēs runājam par pasākumiem, kurus mēs varētu veikt, par jauniešu pasākumiem, uz kuriem viņi piekrita. Un tieši caur šiem pasākumiem, caur šiem izbraukumiem viņi atgriezās draudzē. Man Dievs iedod citu gudrību. Tāpēc, ka es viņu lūdzu. To nozīmē raudzīties ar viņa acīm. Sagādāšu prieku. Ar to prieka sagādāšanu var būt dažādi. Esmu dzirdējis tādu stāstu, kad uz svētkiem, kādreiz tie lielie svētki bija sieviešu diena, un tagad, mātes diena, jā. Un vīrs, tāds mazpelnošs, saņem algu un atnes lielu klēpi rožu mājās. Tad beidzot sievai sagādāšu prieku. Un ziniet, ka viņi to ieraudz, ko viņi dara? Priecājās. Zinot, cik maza tā aldziņa un vēl iztērēt šajos ziedos un ka vairs nebūs ko ēst, tur ir lielas emocijas.
Smags gadījums. Viņš saka, bet es gribēju pašu labāko, atnes ziedus, jo vairāk ir labāk. Tā kā to ziedu nešanu esiet prātīgi, saprātīgi, sabalansēti. Atbilstoši savām iespējām un savam budžetam. Dariet iespējamās lietas. Iespēja robežās ar dievišķo gudrību. Bet sadarbība noteikti noderīga. Un vēl draudzība. Ļoti interesants faktors. Šogad ieklausāmies. Mēs visi vēlamies, lai mūsu debesu ģimene augtu, lai mūsu draudzes ģimene augtu, lai mūsu ģimene augtu. Ja mēs pieņemam tādu lēmumu, kad es darīšu visu, lai es to cilvēku dabūtu draudzē, gada beigās nokristīt. Vai to var teikt, ka tas ir neatkarīgs lēmums? Nē, tā vairs nav mīlestība. To jau ir nosacījums. Šeit iet runa par beznosacījumu mīlestību. Es aicināšu cilvēkus, es viņiem piedāvāšu un atļaušu viņiem lēmumu pieņemt paši. Es viņiem lūkšu, lai Dievs atklājas viņu dzīvē, lai viņi pieņem Jēzu Kristu, un tad, lai viņi dodas tur, kur Dievs viņus vada. Šis ir ļoti nopietnis moments. Ja jums ir biznesa plāns, šogad tik un tik nesanāca dabūt draudzē, nākošais gads kristīsim 100 vai 200, vai ne? Un tagad mēs iesim, lai viņus kristītu un dabūt draudzē. Viņš neatbilst šim statusam. Saprot? Problēma. Esam atvērti cilvēkiem un viņa vajadzībām. Un tad izlasīsim apustuļu darbos, kurš pievieno draudzē cilvēkus. Nevis viltīgas mahinācijas un visādi triki, bet kas pievieno? Tur ir teikts, ka kungs ikdienas pievienoja draudzē cilvēkus. Tas ir viņa darbs. Mūsu darbs ir mīlēt ienaidniekus un lūgt par tiem, kas kaitina un vajā. Un Dievs šos cilvēkus vedīs uz mīlošu draudzi. Bieži vien šo cilvēku draudzē neturpina pieaugt, tāpēc, ka nav kas viņus pieņem. Nav šis mīlošās attiecības. Ir dažādi jautājumi jādala, dažādi bloki izveidojušies, dažādi principi. Bet šī mīlestība apklāja visu. Tā dziedē visu. Es izvēlējos šādu stāstu, ko mēs ļoti labi pazīstam. Man viņš ļoti patīk, un viņš man tā bieži vien palīdz pieņemt pareizu lēmumu. Stāsts par beznosacījumu mīlestību. Dāniels un viņa 3 draugi. Par Dānielu es neatrodu Bībelē nevienu sliktu vārdu. Bet kaut ko savādu gan. Dāniela 5. nodaļā jūs atradīsiet, ka Nebukadnecars viņu bija iecēlis par tādu jocīgu priekšnieku. Burju, astrologu, pareģu priekšnieku. Ielasiet, tur tā ir rakstīts. Galīgi neiet kopā, jā? Kā tas var būt? Bet viņš to darīja tāpēc, ka tas Dieva gars, kas viņu vada, ir spēcīgāks par tiem. Un, lai to savaldītu, viņam vajadzēja kādu vīru, kurš lai viņus tur pieskat. Es tā uztveru to. Jo Dievs ir pārāks. Un te ir viņas draugi, iznākuši no verdzības, no cietuma, joprojām vergi, nospodrināti, apģērbti, ievesti labklājībā. Jāsāk mīlēt ienaidnieki, vai ne? Un ko tad liek darīt? Liek statuju pielūgt. Bungas ir, mūzika ir, ritmi ir, viss, lai emocionālais pievērsts tai pielūgsmai. Un ko viņi dara? Nepielūdz. Paliek uzticīgi visam valdniekam. Un tai brīdī viņi tiek pasludināti par lielākiem ienaidniekiem, kuri pelna kādu sodu? Nāves sodu sadedzinot viskarstākajā krāsnī. Un ko darīt? Ienaidnieki jāmīl, tad jāiet pa viņu pēdām. Izrādās, ka ir sarkanā līnija, kurā viņi nekā pāri. To gan es gribētu pateikt, drošību, lai nesanāk, ka mēs aizejam pāri sarkanajām līnijām. Un man iepatikās tā viņu atbildē. Viņi zina, ka viņu Dievs viņus var izglābt. Mūsu Dievs, ko mēs godājam, var mūs izglābt no degošā cepļa. Un viņš mūs izglābs no tavas rokas ak ķēniņa. Tad ir kāds par tevi varenāks.
Tas vienmēr jāatcerās, ka kāds ir varenāks par mūsu ienaidniekiem, kas mūs verdzina. Vai tas ir ģimenē, vai tas ir draudzē, vai tas ir darbvietā, vai sabiedrībā, ir kāds pārāks. Nākošā gadā viņš arī pārāks. Bet ja viņš to arī nedarītu, neglābtu mūsu dzīvi, tad tev būs zināta ķēniņa, ka mēs negodāsim tavus dievus un nepiluksim to zelta tēlu, ko tu uzstādīji. Šī nostāja ir ļoti nozīmīga. Esam uzticīgi Dieva pusē, nepārkāpjam sarkanās līnijas un paliekam viņam uzticīgi. Un ziniet, ar ko tas viss beidzās? Ar uzvaru. Karstums bija tik liels, ka tie tur, kas metēja sadega, bet viņi tika atbrīvoti un tika pagodināts viņu dievs. Viņi runāja ķēniņu, viņi paskaidroja savu dievu, bet viņi palika uzticīgi. Mīlēt Dievu un mīlēt ienaidniekus. Te es redzu šo momentu. Ir ļoti savāds dīvains gadījums, bet viņi paliek uzticīgi. Un ziniet, kas ir interesanti tajā grūtajā brīdī? Nu jau Elle, starp citu mēs aizvakar noskaidrojām, kur ir Elle. Bija atnākuši interesanti, un mēs izlasījām Jāņa atklāsmes grāmatā 12. nodaļas 9. pantu, un ziniet, kas tur rakstīts? Ka visi sātaniskie spēki, visi demoni, visi tie slikti eņģeļi, kur atrodas? Uz šīs zemes. Ar to es gribētu pateikt, ka mums ir jādzīvo Elles teritorijā, un šī uguns ceplis, ir garīgā nozīmē ap mums. To ienaidnieku vairāk, kā mēs iedomājamies, un mēs meklējam Elli vai no zemes vidu, vai kaut kur, vai universitāti, tur nemeklējam, tur viņas nav, viņa ir šeit. Tur, kur ir velns un viņa eņģeļi, tur ir Elle. Un tāda var mājās parādīties, darba vietā, pa draudzē var Elles vārti atvērties. Bet mēs paliksim uzvarētāji. Kāpēc? Jo mēs paliekam uzticīgi tiem principiem, tam Dievam, kas mūs izvēlējies. Bet tagad pasakiet, kas mums jāiemācas nākošā gadā, tikpat stabili, kā šie 3 draugi iemācījās. Ko mēs sākumā lasījām? Mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs kaitina un vajā, lai jūs kļūtu par debesu Tēva bērniem. Sarkanās līnijas nekāpsim pāri. Paliksim uzticīgi šiem principiem. Un ja mēs tādā veidā iesim šajā apsolījumā, mēs piedzīvosim to, kad Jēzus Kristus klātbūtne ir arī šajā Elles ugunī, ar kuru jāstopās. Un mēs iznāksim no viņa ārā. Un tiks pagodināts Dievs, debesu un zemes valdnieks. Mēs vēlamies tādu Dievu redzēt, piedzīvot nākošā gadā. Mīlēsim Dievu, mīlēsim tuvākos, lai mūsu prāts, lai mūsu dvēsele izdoma, mūsu spēks, lai tur darbojas. Un tad apsolītais piepildīsies. Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debesis un pirmā zeme bija zudus un jūras vairs nav. Tad Elle beigsies. Tāpēc esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošas, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kādā radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Paņemsim šo līdzi. Ja dievišķās mīlestības atmosfērā mēs dzīvojam nākošā celienā, nekas nespēja. Nav tāda ienaidnieka. Tie ir uzvarētie. Ar Kristu kopā uzvaram un uzvarēsim. Iesim šo ceļu. Kurš ir gatavs iet šo jauno ceļu? Es un mēs klātesošie. Man patīk, ka balkonā rokas paceļās. Lai Dievs mūs svētī. Āmen. Mūsu Tēvs debesīs, tu esi brīnišķīgs un lielisks. Mēs vēlamies kopīgi apliecināt, ka mēs tevi mīlam, kā tavi bērni. Tu esi vadījis mūsu dzīves gaitas šajā gadā un ļāvis piedzīvot šī gada izskaņu vēl dažas dienas. Un atkal jaunas izdevības, jauna labvēlība, jaunas iespējas. Tu šodien šajā brīdī ļāvi mums apskatīties uz Jēzu Kristu, uz viņa beznosacījuma mīlestību, uz to, ka viņš sevi ziedojis mūsu dēļ un vēlas, lai mēs sekojam viņa piemēram
Atklājot šo labestību, labvēlību ar līdzcilvēkiem, kuri tevi nepazīst, kuri mums liekas kā ienaidnieki, un tomēr kuri tevis radīti bērni, kurus tur uztuj. Kungs Dievs, esi mums grēciniekam žēlīgs, saliedzinies ar mums un dod mums spēku celties un dzīvot ar tevi kopā. Dāvini mums šo beznosacījumu mīlestību, lai mēs spējam mīlēt tos, kas mūs nemīl, un lūgt par tiem, kas mūs kaitina un vajā nākošajā gadā. Sakārto mūsu attiecības ar tevi un vienam ar otru, lai patiešām šeit šī ģimene, šī draudze kļūst par mīlošu lielu ģimeni, kurai ir kopējs tētis debesīs, un kurai ir brāļi un māsas un draugi, un uz kuru tu vari pulcināt daudzus, jo daudzus. Lūdzamies svēti draudzes mācītāju, viņa ģimeni, svēti draudzes padomi un svēti katru, kas šeit ir izlēmis kalpot. Tu redzēji mūsu paceltās rokas. Mēs vēlamies dzīvi sākt no gala, no jauna, un vēlamies, lai tu izmaini mūsu dzīves, un lai tu atklājies mums ar savu godību. Tā kā tu darīsi šo spēku un atklājies šo 3 jaunekļu dzīvē, kuri bija šajā verdzībā un kuri palika uzticīgi tev. Bet tagad mēs lūdzamies, lai tu mūs svētdam svētī šajā nākošajā gadā, un lai tā svētība, kuras tu esi devis saviem ļaudīm, saviem bērniem, savai tautai, ir arī tavas draudzes daļa. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Āmen.